Šajā mītingā būs daudz rupju lamuvārdu, tāpēc sīkie ir jāvāc nost no ekrāna. Pa lielam kā vienmēr, bet šoreiz es pabrīdinu uzreiz laicīgi. Atbildot uz šo te jautājumu, tas viss tagad sasiesies kopā un influencēties no šīs dienas mītinga, kurš man bija ar vienu cilvēku, kurš bija pilnīgi pazudis. Es sapratu, ka ir vērts uztaisīt atsevišķu kontu, un šādā veidā es arī nošauju divus zaķus ar vienu šāvienu, jo es rezervēju šo te username. Tas nozīmē, ka kaut kāds ģibiloīds nevar viņu paņemt un pēc tam tirgot kaut kādu huņu, varbūt tās kaut kad nākotnē zem šī te username un zem šī te vārda. Un jautājums konkrēti saistībā ar order flow un options flow. Es ar kaut kādām idejām varu padalīties, tāpēc, ka order flow un options flow es esmu dzeltens sniegā pēc, jo man likās, ka tu ir apelsīna sula un sanāks garšīgs saldējums, bet izrādījās, bija mīzels ar nierakmeņiem. Un tādu es iebāzu smutē. Tā kā šo to es pastāstīt varu. Un tā skaitā, ja ir kaut kādi jautājumi arī par fizisko zeltu, tur es arī varu palīdzēt. Ķimikālija nokomplektēšana, attīrīšanai, analīzēm, iegūšanai, UTT, UTP. Bet pats galvenais. Šodien man bija mītings ar draugu. Draugs uzjautāja, vai viņš var iedot man telegramu savam draugam, jo tam esot pāris jautājumu saistībā ar volume profilu, jo viņš sāk to visu apgūt. Un varbūt tās es viņam varu kaut kā palīdzēt. Tīri uz pāris minūtēm. Un tad, kad draugs sāka man prasīt par volume profilu jautājumus, es sapratu, ka tie jautājumi ir tādi ļoti nestandarti jautājumi. Un man jau radās aizdoma, ka kaut kas īsti nav līdz galam tā, kā vajadzētu būt. Un es viņam uzdevu jautājumu, kur tu to volume profilu informāciju skaties. Un, protams, viņš pateica, ka viņš viņu skatās TradingView. Viss, un tur gribās vēl lamāties ar trīsstāvīgiem lamvārdiem, bet es īstenībā saprotu, ka pateicoties pa lielam un šitādiem parašu kantoriem kā TradingView, kur ir ierakstījuši look first, then leap. Tā ir ļoti dziļa doma. Nu, tāpat vien tā nevar ar tādiem vārdiem mētāties. Look first, then leap. Ja jūs rakstat savā mājaslapā look first, then leap, tad man ir jautājums TradingView, viņiem pohoja. Viņiem pa lielam pohoja. Viņiem galvenais savu prēmiju notirgot un dzīt kaut kādu tuftu. Nekas jau cits viņiem neinteresē. Ņemot vērā, ja editors pikos, galvenajā lapā uzreiz cilvēkiem acīs iekrīt šitā te paraša. Ne šitā, šitā arī, kaņešana, jā, bet šitā te paraša. Ja jau look first, then leap, tad man ir jautājums, kāpēc jūs atļaujat šitam te pidrillam, savādāk viņi nenosaukšu, viņš ir Gandons končanīs. Kāpēc viņš ir Gandons končanīs? Tāpēc, ka viņš durīja cilvēkiem smadzeni. Viņš reāli, apzināti, iespējams, varbūt tās pat neapzināti, bet, es šaubos, ka neapzināti. Man liekas, ka apzināti, bet viņš durīja cilvēkiem smadzeni. Reāli pist cilvēkiem mozgu. Kāpēc look first, then leap jūs atļaujat viņiem ierakstīt šitam te Kiosefam, ģibilam, bļaļ, volume profiling and CVD. To show how volume develops inside each structural changes of the market. Vai kāpēc jūs viņam atļaujat to darīt? Vai kāpēc nepateikt godīgi, ka tā ir imitācija, ka tas ir proksijs? Tas nav volume profils, tas nav CVD. Man tāds jautājums rodās. Kāpēc to nevar izdarīt? Vai kāpēc šitādiem mauniem jūs ļaujat durīt cilvēkiem smadzeni? Jo te, es nezinu, cik ir 6183 ir paskatījušies, 353 ir ielaikojuši. Es pieļauju, ka 353 kā minimums tie ir nolemti. Jo problēma ir kur? Cilvēku reāli iekrist lamatās, jo viņš grib sākt, viņš kaut kur apskatījies kaut ko pa kaut kādu volume profilu vai tur pa šito te, order flow, footprintu, CVD, un viņa tā tēma ir ieinteresējusi. Viņš līdz galam nesaprot starpību. Viņš atnāk uz TradingView. Viņš attaisa TradingView un skatās, wow, volume profiles, wow, CVD, wow, volume delta, wow, footprints, viss tu brīvi, man nekas nav jāmaksā. Un pēc tam ies laiks, ies mēneši, ies gadi, un viņš domās, bļēt, nahujā man nodeg konts.
Un tad viņš stāstīs, ka volume profili tie ir mēsli, CVD tas ir mēsls, footprint tas ir mēsls, jo, nu, viņš jau ir razbiralsa tai starpībā, tāpēc, ka nebija tā izglītība. Nu, nav, nu, cilvēks vienkārši reāli ir iekritis lamatās. Un viņš domā, ka ot, tas volume profils, kur viņš redz TradingViewā, ka tas ir ot, volume profils tāds, kāds viņš ir. Viņš tā nevainīgi ot, sēž un domā. Un viņš skatās uz šito pilnā nopietnībā, cenšas tur kaut ko saskatīt, cenšas no tā kaut ko izvilkt ārā un cenšas uz šitās te parašas mēģināt treidot. Un tie, kas stāsta, ka jā, nu tas ir proxy, jā, bet tur 50 līdz 75% tur jau plus mīnus ir tuvu. Nu, tad tādam man gribās pateikt, klausies, nu, tad priekš kam tev sieviete? Aizej gumijas lēli nopērts, un būs tev uz 50, 75% sajūtas. Iespied tur lubiku kārtīgi iekšā. Ja bez lubika būs uz 50, tad lubika būs 75%. Un vālē, un dragā. Jo šitā ir gumijas lēle, tas nav volume profils. Šitā ir gumijas lēle, tas nav kumulatīva volume delta. Tā ir imitācija. Un šitam ir, nu, nezinu, tur ar galvu nav kārtībā, lai šitādi te huņu rakstītu. Jā, un sūdīgi, ja tas ir vēl pēc čom apzināti. Ja tas ir apzināti, tad tas ir ļoti sūdīgi. Varbūt tās viņš pats ņeras birājas, un viņš vienkārši kaut kādu huņu taisums jau. Šitas ir, no šite, uz šito skatoties, es domāju, ka, ne, nu, psihologs te vairs nepalīdzēs. Tur jau ir jau smagāk stadija, tur jau kaut kāda neiropatoloģija jau ir, tur ir diezgan nopietni tuvāk jāskatās padziļinātāk, kas ar galvu tur nav kārtībā, un šitām te personāžam. Jā, lai šitādu, lai ar nopietni balu sēdētu, un šito te visu kodētu, taisītu, un ar pilnu nopietnību cilvēkiem to pasniegt kā the real deal, un tā ir fantastika. Jā, this is not a coder script, this is poetry on the chart. Nu, ok, jā, poetry, ne, paraši tā ir, nevis poetry. Ot uz šito huņu sēdēs 802 cilvēki, kā minimums laikam sanāk, jā. Un ar pilnu nopietnību mēģinās to implementēt kaut kādās savās trading stratēģijās. Un bravo! 802 cilvēkiem konci toči nosvils, nu kā minimums. Laiks, nu huņzin, kurš, nu kur, cik ilgi veltīs to laiku tam visam pasākam, bet to neviens apakaļ nedos. Kontu nosvilinās, uztaisīs jaunu, bet laiks būs papists. Tas sēdēs, bļē, pēc gada un domās, bļēģ, a čo ja такое, bļēģ, ņūdačņik. Jā. Nu, pateicoties šitādiem pidariem, bļēģ. Viņš te ir sarakstījis tādu gudru pļurgu par likvidity. Wow, vienkārši. Un te tās atsauces jāapskatīties pašā apakšā. Jā. Vot šitās visas atsauces. Jā. Es neticu, ka viņš to visu ir lasījis. Es domāju, ka tas ir čistākais mākslīgā intelekta izdirsiens. Nu, lai tas izskatītos krūti. Jo nekā krūta te nav. Jā, very helpful. Karoks tev rokā. Jingjang, bļēģ. Karoks tev rokā. Fantastika. Nu, es saku, tas ir pizģets vienkārši. Tas ir kaut kāds pizģets vienkārši. Jā, avesom indikātoru, bļēģ. Jobanī, vrot. Tas ir pizģets. Inovācija, jā, inovācija. Es saku, tas ir. Es nezinu, man smadzeņu kūp šito te skatoties. Uz šito te, bļēģ, uz šitiem auniem. Tie ir auni. Tos jau varbūt tās arī vairs neizlabos. Tur ir jau tāda stadija, ka tos vairs neizlabos. Jā, tos vairs neizlabos.
Ļaļ, tas ir pizdzēts. Tas ir vienkārši, tās ir auzas, tie ir kapi. O tā kā vēl viens ierakstījis. Swing-based volume profiling tool that builds a complete volume profile for each completed market swing. Nu, ko tu tur dirz, bļaļ? Kāds volume profils? Jobnuts, jobnuts. 4,2 tūkstoši cilvēki. Все, visiem konti nahuj. Visiem konti nodeguši. Tur nav citu variantu. Vot šito te parašu izmantot, tur ir pizdā kontam. Tur ir все. Tie ir kapi. Superb. Jā, конечно, jā. Un kāpēc neviens viņiem nevar pateikt? Nu, draugi, mīļie, nu, ja jūs gribat strādāt ar order flow, jūs gribat strādāt ar volume profilu, nu, tad ir tam specializētas platformas, kur tas jādara. Un šitā visa, bļaļ, tā ir šizofrēnija. Vai kāpēc tā, nu, nevar tā trading views, look first then leap, uztaisīt educational postu kaut kur ielikt? Kā viņiem pohuj? Viņiem pohuj. Jā, jā, tieši tā. Vienam pelēkā šūna darbojās. Full max. Full respect tev, vecais. Full respect. Tā viena jautājuma zīme izsaka vairāk nekā 1000 vārdus. Jā. Jebāķi. Jā, nu šitas ir izmucis no trakonām. Jā, tas ir izmucis no trakonām. Security analyst, with years of experience developing industrial machines and... Nu, skaidrs, jā. Tev vajadzētu turpināt industrial machines developot, jā. Nelien tradingā, vecais. Nelien. Jā, nelien tradingā. Tērēt laiku šitai te huņai. Cik tur stundas viņš ir sēdējis un to visu rakstījis, un tur ar mākslīgo, nemākslīgo, tāpatās tas kods jāraksta un jālabo, un pēc tam jāsēž ar gudrību baļņiku, un jāraksta ir apraksts par to visu, un šito visu garo huņu te sarakstīt kaut kādi vīnusi, bļaļ, hujīnusi, jā, bet šitā te, nu tas ir pizdzēts vienkārši, ot šitas ir pizdzēts, jā. Tur bez variantiem. Tie ir izmukuši no trakonām bez variantiem. Jā, breakout volume delta. Nu nav te nekāds volume delta. Nu nav. Nav te nekāds volume delta. Jā, karoči, man apnika. Man vienkārši apnika uz šito te visu skatīties. Jā. Volume footprint. Nu, bļaļ, volume footprints tev galvā kaut kur ir iestrēdzis, man liekas, ja tu šito te, bļaļ, parašu uztaisīji un nosauc to pa volume footprint. Un ja tu domā, ka tam ir kaut kāda pievienotā vērtība, tad tev jāiet ir gumijas vecena mīcīt, bļaļ. Jā, ultimātors, bļaļ, huj ultimātors, nahuj. Karoči, все. Es negribu sev vairs bojāt garstāvokli. Nu, kā būs, tā būs. Kā būs, tā būs. Vienkārši žēl, ka cilvēki krīt un šitais lamatās. Ir tiešām kāds, kas nevainīgi nezina to starpību, to atšķirību, ka šitā te ir končenā paraša un ka tur nav nekādi šitie te footprinti un volume profili. Nu, ka te nav. Tas nav volume profils, tas nav footprints, un viņi iekrīt tais lamatās. Un pēc tam skaidra lieta, ka problēma ka ir tā, ka izveidojās atkal tā saucamā rezistence, kur vot šito te parašu izmanto, nevainīgi domājot, ka tā, vot, nu, tas ir footprints. Un tad skaidrs, ka viņš tur nodedzina savu kontu, tāpēc, ka tur nav citu variantu. Un pēc tam viņš ar gudru iebaļņiku staigā apkārt un stāsta, ka, orderflows tā ir huīņa. Nekā tur nav tajā orderflowā. Ot tad izveidojās ot tādi pacienti. Jā. Tā jau ir seka. Tā ir seka. Bet tradingā vajadzētu cīnīties ar problēmu. Ar problēmu. Šitas nav look first then leap. Tas ir ļoti tālu no look first then leap, diemžēl.